ko mēs skatāmies? Mēs skatāmies kā likums uz tiem burtiņiem, bet neskatāmies uz lapu. Lapa mums liekas tā kā nesvarīga. Nu, lapa, nekādas jēgas nav, vienkārši viņa jau neko neizsaka. Bet burti, tie gan kaut ko izsaka. Tur ir uz ko paskatīties, un mūsu skats mums tā kā sašaurinās un prāv uz tiem burtiņiem. Un tad mūsu prāts ir orientēts uz formām, uz objektiem. Nevis uz veselumu, nevis uztvērt kontekstu, bet atsevišķus objektus. Un pēc tam jau mēģināt atrast kaut kādas likumsakarības. Šo savu privāto loģiku, kā tas viss savā starpā saistās šie objekti. Un tā ir tā kā cilvēka prāta daba. Un mēs kā sākam, tā šaujam par šo te līniju, un lapu vispār aizmirstam, kontekstu aizmirstam, veselumu aizmirstam. Tā kā zivs nedomā par ūdeni, kur viņam pēl. Un cilvēks, kad viņš elpo, viņš nedomā par to gaisu okeānu, kur viņš atrodas. Tad, kad mēs atrodamies kaut kādā patīkamā vidē, mēs nedomājam par to enerģētiku, kas tur virmo, ko citi cilvēki kopīgi rada. Un arī otrādi. Ja, tad, kad mums ir apkārt kaut kāda nepatīkama atmosfēra, tad mēs domājam par konkrētiem cilvēkiem, kas viņi kā izsauc, bet nedomājam par pašu atmosfēru kā tādu. Līdz ar to mēs nokļūstam atkarībās no šiem objektiem. Mums atmiņa sašaurās, mēs redzam to, kas ir. Mēs redzam kaut kādu savu loģiku, savu scenāriju tajā, kas notiek. Un katrs redzam savu scenāriju. Katrs izlasam tos burtiņus par savas. Savienojam tās saikītas starp objektiem pēc savas saprašanas, pēc savas pieredzes, pēc savām iespējām. Un tātad, kad mēs redzam, ka zem koka spēlēs ēnas un gaismas, skaisti tad virmo, mēs aizmirstam par sauli, kura mirdz un kura rada iespēju, ka mēs jau notiek. Jā, senāk cilvēki kaut kā ļoti izvēlējās vēsturi papīrus. Mums laikos jau bijis dažādākie skaisti, tādi interesanti vēsturi papīri, kaut kādām ilustrācijām, krāsām. Vēl senākos laikos pat iesmaržoti, meitenes, ka rakstīja vēstules un iesmaržoja. Bija šī te atmosfēras klātība, tika dots kopā ar objektu, tika dots kopā lauks, vēl nepasakāmais tika dots kopā ar pasakāmais. Mēs mūdienās to tieši ignorējam. Un tādā veidā mēs pirmkārt aplaukam sevi tīri jūtu ziņā, bet aplaukam sevi arī saprašanas ziņā. Mēs nesaprotam kontekstu, nesaprotam, kas kāpēc. Mēs veidojam savas visai primitīvas tādas redzējumus. Tā ir būtībā traģēdija mūsu laikos, kas veda pie lielā kataklizmām. Gan sabiedrība, gan civilizācija vispār. Un arī individuāli cilvēks. Un tāpēc, ja mēs gribam risināt šo dualismu jautājumu, kas mums rodas, problēmas, konfliktus starp kaut kādiem objektiem, subjektiem mums apziņā vai ārējā pasaulē mūsu dzīvē, tad šādu konfliktu atrisināšanu mums nav iespējama, ja mēs neizlaižam to caur veselumu kontekstu. Ja mēs tā kā nepiedāvājam šai lapai atrast, kā tie burtiņi tur saistās kopā, kā neatļaujam, ka viss ir savās vietās, ka viss ir saskanīgi, jau sākotnēji, un katrā mirklī. Tad mums jānonāk līdz šim resursu stāvoklim, šī baltajai lapai, līdz šim nesējai, ja, uz kura vai no kura izniedz šie atsevišķi objekti. Un caur šo te veseluma apziņu, caur šo te kontekstu, caur šo sajūtumu, kā viss vienojas savā starpā, kā viss sadarbojas, kā viss saskaņojas, kā enerģētiski savienojas un kā arī saprātības, nevis no cilvēka saprāta skatoties, bet no tāda augstākā saprāta skatoties, kāda viss miedarbojas, tās būšanas, ja? Visur tās nākās un baltās ēnas un gaismas, kā viņas tur miedarbojas un kāpēc, kas tur notiek, kāda ir viss tā. Tad mums ir tā kā, lai mēs kaut ko te nonāk pie kaut kādas saskaņas, kas ir lokālas, kaut kādā vienā mūsu konfliktā,
Viņš jāspēj iziet ar šo veselumu izritēt, ja? Un tad atgriezties jau jaunu jušanu un jaunu saprašanu tajā situācijā. Tāpēc svarīga šī te gaisma aiz gaismām mēnām. Un šī te baltā lapa aiz tā tekstā, tā scenārija, kas ir uzrakstīts uz viņas. Viens bez otru tā kā nepastāv. Bet svarīgi ir tā kā ņemt vērā gan vienu, gan otru. Un tas ir tāds kā mūsu uzstādījums šīm 3 dienām, kā paturēt es laiku šo te apziņu, ka jā, ir man problēma, ir kaut kāda konflikta situācija, ir kaut kāda neizpratne, kas ir subjektīva, personiska. Izriet no manas personiskās apziņas, no manas pieredzes, no tā, ko es šobrīd kā individs varu saprast, un es no tā teikt ir būrāk. Bet vienlaikus saprast, kad sevi apzināties, ka ar tevi visu laiku kopā nāk šis konteksts, nāk šī baltā lapa, uz kuras tas viss rakstīts, naktis. Šī veseluma apziņa, sevis tāda kā apzināšanās, sevis apzināšanās pirms un aiz šī te scenārija, ko mēs dzīvojam, kura būtu notiks kaut kāda ieciklēšanās vienmēr. Un to tā kā visu laiku nes tev līdz, kā solīt, šajās dienās nes tev līdz, jā, ir šī divējādība, melnais baltais, kāds cits krāsu un nians smalkāk. Bet pelēkiem esot bezgalīgi daudz, Un vienlaiks šis te baltais, kas vienlaiks kā nav nekas, jo viņš nav aprakstās, viņš vienkārši ir. Viņi nevar neko piekabināt. Viss, kas ir piekabinās, tas vienkārši piekabinās. Tas ir kaut kas tāds daļēji apraksts. Un kā būt gan vienā, gan otrā. Un tādā nekatrības apziņā, kur ir viss iespējams, ir absolūti jebko. Tā brīdī, kas mēs uzrakstījuši, tā brīdī kaut kas ir aizmirsies. Un mēs jau esam iekauši sevi tajā tekstā, jo tajā scenārijā. Kaut kas ļoti svarīgs ir aizmirsies.